Sveicieni visiem! Daudz no jums jautā mums veikaliņā, kā tad strādā šis lāču atbaidīšanas sprejs. Es dotajā brīdī arī, esot netālu no Igaunijas robežas, Limbažas novadā, jūs redzat skaisti pie upītes, pie salatas, tātad šeit ir daudz lāču. Pavisam tieši tik vienkārši, un ejot uz mežu, es arī ņemu līdzi. Daudz jautā, kā tad ir, kā strādā. Pamēģinājis vēl neesmu, bet tūlītās patestēsim to garumu. Man ir 150 ml baloniņš. 150, ja, šitāds te. Diezgan liels, pietiekami ērts rokā turēšanai. 300 arī foršs, tur ir vairāk, ja nu gadījumā baigi daudz to lāču, tā teikt, un bailes ir liels, bet jebkurā gadījumā 150 jau ir baigi ok. Un tūlītās pamēģināsim attālumu. Cik tad tālu tā strūkla izšauj. Tātad, lai to īstenot, sameklēšu līdz tādu aizvēju vietu. Protams, jārēķinās arī tādā brīdī, ja sanāk pielietot baloniņu, tā teikt, šo te pret dzīvnieku, tā teikt, spreju. Ir jāskatās, kā vējš pūš, tad iepūtīs sev sejā un diezko labi nebūs. Tālūk, tā kā es līdz sameklēšu mežā kādu drošu vietu, izmērīšu attālumu un pastīsimies, kā viņš strādā. Kā tad ir jālieto šis te sprejs, ja nu gadījumā ir pienācis tas gadījums, kad nu tā kā galīgi nevar bez viņa iztikt, ja? Jo mūsu lācīts jau īstenībā ir bailīgs, bet nedod Dievs, protams, ar lācēniem un nāk virsu un neskās. Tātad, lai aizbaidītu, pirmais, es ieteiktu tā, paņemot baloniņu, izbāžam pirkstu šeit cauri, šeit skavai. Tā ir tāda baigā lieta, jo, ja gadījumā paklūpat, atkāpjoties, un viņš var izkrist ārā, tad mazais pirksts viņš aizķersies, un jebkurā gadījumā jūs varēsiet nospiest, ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka viņš ļoti ātri noņemās nost, var nomest lejā, un uzreiz spiest šajā attālumā, ja? Es ceru, ka sakatīt baigi nevajag. Ko paskatīsimies, līdz kurienai viņš man tur aiziet, vai ne? Tā, skatāmies, tad līdz šitam te kokam tur, caur zariem, ir kaut kādi, tas kociņš, ja? Tur tas, yes. Tur kaut kādi, 5 metri arī ir, vai ne, plus mīnus 6, 5-6 metri. Ko skatāmies, kā viņš tur strādā? Mamma mia, diezgan nopietni. Tā kā šis te valējiens, kur viņš ir tā kā strūkla un tā kā viegli migliņi. Principā, kā malts, tad malts, un spiedienu var just arī rokā, kad viņš nāca ārā. Tā kā tā, diezgan feini. Un tajos brīžos, kad jūs testējat vai pielietojat tātad šādu veidu dzīvnieku aizbaidīšanas spreju, rekomendēju uzreiz iet prom no tās vietas. Ja lēnu garu stāvot un rakstot šo video, es tik jūtu, ka sāku ņudēt degunā, tāda īpatnēja smarža, tā kā es gāju atprom, bet mēlu bišķiņ kož vēl. Ar visu to, ka vējš bija no manis projām. Ka 5 metri šīts lido reāli, un tur viss ir ok.